nedaudz ieviešam dūmus uz tēju. Tad mēs varam arī nedaudz apskatīties, ko tās bites ir izdarījušas. Galvenais, lai mēs to apskati veiktu samērā ātri. 10-15 minūtes tāds optimāls laiks. Ja ilgāk aizvalkās tas laiks, tad bitēm nepārāk patīk. Kā mēs zinām, mēs šeit uzlikām pavisam tukšas kārītes. Un mums jau kaut kas tur spīd iekšā. Viņi var paraudzīt svaru. Es teiktu, kāds nepilns puskilograms jau tur ir salduma. Labi, bet tagad bērni, kas ir piedalījušies kārīšu izgatavošanā, tad jūsu izgatavotās kārītes ir pieņemtas un tiek vilktas šūnas uz bišu vaska mākslīgās šūnas pamatnes. Tiek veidotas šūnu kamniņas. Un te jau pat varētu teikt, jau līdz pusītei jau ir izdarīts. Interesanti ir arī šādi te pavērot šo te stūrīti, arī kur te vēl nekas nav darīts un kā viņas lipina virsū to vasku. Sākumā tie kannu galiņi, viņi nav tādi ļoti gludi, bet tādām lielām vaska pikām. Un šis te ir trans. Ar šiem noteikti varēs bērni paspēlēties un pamēģināt pakrāsot viņus. Viņam nav dzelonis, to var droši ņemt rokās. Tā. Tā mūsu vats tiek iestrādāts šūnā. Jā. Interesantu risinājumu bites radušas, ir izveidojušas daļu neregulārās šūniņas. Tur var būt pēc laika variants, kad būs tāda neliela medus plūdi. Kā viņas ir uztaisījušas kaut kādu risinājumu. Tās sauc par neregulārām šūnām, tur, kur sistēma izjūg, kur viņām ir nepieciešams citas formas, tā viņas arī kaut ko tādu var sataisīt. Un te jau kur ir jau nektārs jau iepilināts, tas spīdīgās kanniņas. Un pat jau mums arī ir propolis. Bišu līme. Skaisti bites darbojās. Tā, mums, lai mēs noņemtu, mums ir jāizņem šis sensors ārā. Sensors tātad ir nedaudz apvaskots. Dotajā mirklī šis esošais bišu daudzums neprasa papildus telpu. Šajā brīdī vēl varētu saimīti palikt. Bet, ja bērni sagatavojuši kāras, tad tuvākajās dienās mēs arī varam tīrīt. Jau jūtams ir svars. Tā mums tiekšā izskatās. Tā šajā neko viņas nav darījušas. Bet mēs izlikām vairs mākslīgās šūnas. Tās jau tiek vilktas gan. Un ļoti labi, ka viņas ir šī tik daudz pavilktas. Mēs viņas šobrīd iecelsim vidū. Un bišu māte varēs šajās te šūniņās dēt. Ja šūniņa sasniedz jau kaut kādus 12 mm garumu, viņi droši jau var dēt iekšā. Šeit pēc garuma mēs spriežam, te varētu būt jau 6-7 mm. Laba saime reizēm diennakts laikā spēja sasniegt nepieciešamā. Šīs šūniņas jau ir gandrīz nepieciešamā garuma, lai bišu māte varētu dēt oliņas iekšā.
Nu, tepat var redzēt, kā viņas jau te pagarina jau uz leju. Arī šo te šūnu. Tā, un tagad ir mūsu uzdevums. Pirms mēs laižam atpakaļ bišamāti. Tātad bišamāti tikko nokrāsojām. Ielikām šajā te krātiņā. Tagad tieši nokrāsotu ir daudz labāk pamanīt. Tos šobrīd momentā uzreiz iekšā nelaidīsim. Mēs novietosim šādi te un tagad pavērosim bišu reakciju. Tā, bites kaut ko ir sajutušas un var vērot, kā no visām pusītēm viņas lēnām plūs uz māšu krātiņu. Jo dējošai bišu mātei ir īpaši feromoni, kas satur bišu saimi kopā, rekā no visām malām plūst. Tas ir tas neaprakstām dabas spēks, kas satur visu saimi kopā. Bet mums ir jāiztīra sasteigtās kannas, cik bites brītiņi ir bijušas bez mātes. Un bišu saime negrib palikt bez bišu mātes, viņas ir veidojušas sasteigtās kanniņas. Nu, tātad mums tā arī ir. Mēs vienkārši izlauzīsim. Un tā. Es tad nākamā kadrā parādīšu, kas tur ir iekšā. Tur jau ir cirmenītis, principā 8-7 dienas, un te jau piedzimtu jau jauna bišu māte. Tā. Bet tās mēs te nevaram atstāt iekšā. Dažreiz, ja bišu saimē saņem dējošu bišu māti, viņas pašas varētu nolikvidēt šīs te sasteigtās māšu kannas. Tieši, jā, te var uzfilmēt smuks uzskatāms materiāls, kādās kanniņās aug bišu mātes. Šīs ir bišu māšu kanniņas, kuras ir vertikāli uz leju. Šādās aug jaunās bišu karalienes. Šie ir bišu pēri, šeit ir bitītes aug jaunās, un šeit tās ir bišu māšu kanniņas. Mūsu gadījumā sasteigtās. Tā. Es viņu izlauzu no otras pusītes. Redzam bišu māšu pēru pieniņu augšpusē, un iekšā ir pats cirmenītis. Bišu māte piedzimst pa šo te galiņu. Viņa no iekšpuses pati izgrauž vāciņu un iznāk ārā. Šeit jau ir jau tuvojas jau pūniņas stadijai. Tūlītās mēs atplēsīsim viņu vaļā. Tā, pārliecināmies, ka mēs nekur neatstājam neko lieku. Citu bitītes ir diezgan mierīgas, nav nekāda liela nepieciešamība pēc dūmošanas. Nu jā, kur mums ir atkal kanniņa diezgan liela. Otrā pusē. Un te ir vispār vesela čupa. Mēs vēl pat tādu interesantu lietu redzēsim tūlīt. Es nedaudz nopurināšu bites. Nepieciešams bija šoreiz. Rekā sapilēja nektārs. Šodienas nestais. Tā, nu mēs varētu uzfilmēt, varbūt tās arī kā tad dzimst īsti jauna bite. Tātad bite no iekšpuses atgrauž vāciņu un izrāpjas ārā.
Redzam. Un tikko piedzima jauna radība. Šeit viena ir aizņemta ar graušanas darbiem. Šā vecākās bites nemaz īpaši necenšas palīdzēt. To jaunai bitei pašai ir jāizdara. Bitēm spēcīgi žokļi un viņas var sagraust diezgan daudz. Tā, atgriezīsimies pie māšu kandiņām, kuras mums nav vajadzīgas šeit. Šīs ir sasteigtās, viņas ir veidotas uz periem, viņa ir veidota uz tā paša cirmenīša, no kā auga bite, bet tātad līdz 3 dienu vecumam ir iespēja šo te neaudzēt pa biti, bet audzēt pa bišu māti. Šis te visas mums ir liekas, jo viņas taisa tur, kur bija pēdējie peri. Un te iekšā paliek šis te pieniņš. Šis ir bišu māšu peru pieniņš. Lai vieglāk saprast, viņš nebūs tāds kā govs piens veikalā pakā, bet viņš ir tāda jogurta konsistences veida balta masa. Dabas likums vienmēr audzē vairāk nekā vajag. Ir vēl veselas 3, un šeit ir vispār vesela kaudze. 1, 2, 3, 4, 5 kārnes. Un no visa šī daudzuma, mēs jau varam paskaitīt, cik mēs esam izlauzuši. Protams, dzīvos un strādās tikai viena karaliene, un te var vieglāk saprast. Tātad apkārt redzam, ir parasts bišu šūniņas, tur ir bijusi iedēta oliņa, un bites izlem šo te cirmenīti audzēt par bišu māti un sāk vilkt šo te kanniņu. Viņa ir dabīgi, viņa ir šādi uz leju, un viņi sāk viņu vilkt šādi te uz leju, pagarināt, palielināt, un attiecīgi baro daudz treknāk ar spēcīgāku peru pieniņu sastāvu. Un šo mums arī ir jāņem ārā, lai viņi neveido slieku bišu māti. Tā, bišu māte ir tur. Bites ļoti grib viņu aprūpēt. Tā, tad šīs te bites, kamēr ir, viņas neļauj viņai iznākt te ārā. Mums vajag šādi te dabot, lai tā bišu māte nāk šurp. Strīksim šādi te. Bites iet pie bišu mātes klāt. Nu, tagad tur pielīda tik daudz bites, un mēs nemaz vairs pat redzēt to bišu māti nevaram. Nav pareizākais variants šādi domāt. Viņi tur ir iekšā, es pat vairs neredzu. Ir, jā, arī kur ir krāsa. Tā. Bišu māte iet un ieiet atpakaļ saimē. Ir.